Pakāpes sakna 11. klasē. Atceramies pie kvadrātsaknēm. Kvadrātsakne no 64 ir skaitlis 8, pēc ka 8 kvadrātā ir 64. Tātad kvadrātsakne no skaitļa A ir tāds skaitlis B, ka B kvadrātā ir vienāds ar skaitli A. Un kas svarīgi, ka tie abi ir nenegatīvi skaitļi. Bet tagad mums arī var būt 3. pakāpes sakne, mums arī būs 6. pakāpes sakne un 5. pakāpes sakne. Un ko tas nozīmē? Ka n-tās pakāpes sakne no skaitļa A ir tāds skaitlis B, ka A pakāpē tajā n-tajā pakāpē ir skaitlis B. Tātad 3. pakāpes sakne no 27, jeb kubsakne no 27 būs 3, tāpēc, ka 3 kubā ir 27. Kā mēs pievēršam uzmanību, ka tagad, ja mums ir nepāra pakāpe, mēs arī varam izvilkt negatīvus skaitļus. Kubsakne no -27 būs -3, jo -3 kubā ir -27. Jā, tāpat arī šeit 4. pakāpes sakne no -1 nebūs atbilde, jo nav tāda skaitļa, ko kāpinot kvadrātā iegūs negatīvu skaitli. Ja, tāds vienkārši neeksistē. Un 5. pakāpes sakne no -1 būs -1, jo -1 5. pakāpē ir -1. Ja mums parādās daļas, tad mēs nesabīstamies, izvēlkam sakni no augšējā, aizņemam sakni no apakšējā. 4. pakāpes sakne ir no 16,2, jo 2/4 ir 16. 4. pakāpes sakne no 81 ir 3, jo 3/4 pakāpē ir 81. Komentārā ierakst atbildi šim piemēram, un uzdevums ir atrisināts.